Piektdien, 6. februārī, apmēram 10:30 no rīta Viestura un Raņas ielas krustojumā notika ceļu satiksmes negadījums. Pēc sākotnējās informācijas automašīnas Chevrolet vadītājs, izbraucot no Raņa ielas uz Viesturu, neievēroja pa Viestura ielu braucošo automašīnu Volkswagen. Sadursmes rezultātā automašīna Chevrolet uzbrauca uz ietves, bet Volkswagen sadursmē ar krustojumu stāvošo Audi. Par laimi ne vadītāji, ne pasažieri šajā ceļu satiksmes negadījumā neguva smagas traumas, bet visām trim automašīnām būs vajadzīgs nopietns remonts. Uz doto momentu policijas darbinieki izmeklē darbus, kura laikā būs noteikts avārijas vaininieks. Vēl viena avārija notika 5. februārī Andreja Pumpura un Ludzas ielas krustojumā. 1989. gada dzimis vīrietis, braucot ar automašīnu Volkswagen Golf, nedeva priekšroku pa galvenās nozīmes ceļu braucošai automašīnai Volkswagen Jetta, kuru vadīja 1978. gadā dzimusi sieviete. Negadījumā cietušo nav. Februāra pirmās nedēļas laikā Daugavpilī notika 22 ceļu satiksmes negadījumi, kuros neviens necieta. Policijas darbinieki piesauc pilsētas iedzīvotājus kā autovadītājus, tā arī gājējus būt uzmanīgiem uz ceļa.